Šodien praktiskās psiholoģijas ieteikumos es vēlos parunāt par savu finanšu plānošanu un mūsu finanšu ieradumiem. Kādreiz es arī nezināju, ka reāli rīkoties ar savu naudu, tā arī ir atsevišķa prasme, kas ir jātīst, jāiemācās. Citiem viņi sanāk tā kā dabiski, un bija laiks, kad es arī nesapratu, kas vispār, vienkārši tā kā gāju pa dzīvi, tērēju, nauda kaut kur pazūda, kas notiek, un tā nesapratu īsti kas un kā. Un tad es sāku mācīties par to, kā organizēt savu naudu, plānot savu naudu. Un šodien es gribu nodemonstrēt vienu lietiņu, ko es daru katru reizi, kad es vēlos tā kā pāanalizēt savus finanšu ieradumus. Un tas ir tīri balstoties uz psiholoģiju, un kā jau mēs visi zinām, cilvēki īstenībā tērē naudu balstoties uz emocijām. Tas ir izņemot tos rēķinus, ko no mums pieprasa, kas ir tās pamata lietas. Tad mans paņēmiens, kā es analizēju, lai varētu uzlabot savus šos finanšu emocionālos ieradumus, ir, es paņemu izprintēju no bankas kopsavilkumu par mēnesi vai par pusgadu, atkarīgs, cik garā laika posmā es vēlos pavērot savus tos ieradumus. Un, mūsdienās ir arī, protams, bankas piedāvā aplikācijas, tur izanalizēt tavā vietā, bet man patīk printēt un pašai visu darīt, tāpēc, ka tad tu vari dziļāk un tā tiešām iedziļināties pats. Un tad pirmais ir, es paņemu šo izprintēto kopsavilkumu, un tad es ar krāsiņu atzīmēju visus tos obligātos rēķinus. Piemēram, par elektrību, tad, kas vēl, tad, ja ir kaut kādas produktu nomaksas, tad īre par telefonu un internetu. Te vēl viena elektrība. Tā, kas vēl? Ja ir gāze pieslēgta, tad par to. Man šeit bija augusta mēnesī. Komunālie maksājumi, komunālie maksājumi, rēķins. Un tad vēl tā, šeit es neieraugu, bet arī to iezīmēju to maksu, ko banka noņem par karti. Tā, var sakot, iezīmēju šeit tā krāsaini visus rēķinus. Ja, teiksim, iepērkamies daudz kaut kur, piemēram, ir mīļākā kafejnīca, un katru rītu vai pat, nezinu, cik, ja kāds dzer vairākas reizes dienā tur ieiet un nopērk, tad var arī paņemt atlasīt pēc tās kafejnīcas un izprintēt atsevišķu sarakstiņu, un tad uzreiz tur arī būs redzams, cik tu esi iztērējis tur tai kafejnīcā. Bet, var sakot, šeit man ir viss kopā, Un tad pēc tam es skatos, piemēram, atzīmēju citā krāsā kaut kādus tā kā lielos pirkumus, piemēram, vai tur kāda mēbele ir bijusi vajadzīga, vai kaut kāds tāds pasūtījums. Un arī paskatos, piemēram, cik ir iztērēts pārtikas veikalos, lielveikalos. Un par nomaksām es arī paskatos un izvērtēju, cik tas tiešām bija, tā prece lieta noderīga man, vai varbūt tur arī var kaut ko iemācīties, citreiz līdzīgas preces nepirkt un neņemt uz nomaksu, bet citādāk tad es skatos pārējo visu, kas paliek pāri. Un, tad es parēķinu, cik, piemēram, tā kā man dažreiz patīk, kad ir lielāks stress iedzert karsto šokolādi, un tad tos es, piemēram, paskatos, un cik es esmu paņēmusi, dzērusi, un tad es izdomāju stratēģiju atkarībā no tā, ko es vēlos mainīt. Piemēram, ja es vēlos samazināt izmaksas, kur es nopērku kaut ko tādu, ko pēc tam es nožēloju, liekas, ka nauda izniekota, tad paskatos šeit, kuros datumos, kurās dienās es tur pirku, un izdomāju psiholoģisku to stratēģiju. Piemēram,
Ja, nu, tā kā ar to minēto karsto šokolādi, ja es sastresojos, es izlēmju, piemēram, vai, ja, nu, teiksim, es atļaušu sev nopirkt vienu šo šokolādi, bet es viņu dzeršu arī tā kā meditējot pirms darba. Nu, tas kā piemēriņš, Un tad ar šo meditatīvo stāvokli tad es labāk un produktīvāk uzsākšu savu darba dienu. Nu, un šādi tad es izvērtēju un pielieku tās stratēģijas, vai arī, piemēram, ja ir kaut kas, man liekas, šajā mēnesī nav bijis tā, ka es vismaz nenāk prātā, ka es būtu, teiksim, iegājusi veikalā un kaut ko tādu, ko es neizmantošu, pēc tam vienkārši paņēmusi impulsīvi nopirkusi, bet, ja tā gadās, piemēram, tad es izdomāju stratēģiju, ko es darīšu pirms iešanas veikalā. Man, teiksim, ļoti patīk lasīt grāmatas un arī pirkt pašai, lai es varu tur strīpoties un pierakstīt varbūt kaut kādas savas atziņas. Un tad es, piemēram, pirms eju grāmatnīcā, es tīri sev saku un noskaņojos uz to, ka es, varbūt paskatīšos, un es varu arī tā kā kaut kur atzīmēt sev vai nofotografēt to grāmatu, lai padomātu, vai vēlāk man to gribētos izlasīt, bet es tajā dienā nepirkšu. Es, tīri sevi noskaņoju. Man neko nevajag, es šoreiz nepirkšu. Un tad vēl viena lieta, kad es visu šo izdaru, ir es parēķinu arī, cik es varētu atlikt mazliet drošībai. Tā kā, ja kādreiz likā kraikasīties cūciņās, tad arī tagad vienkārši tīri fiziski kaut kur nolikt naudiņu, jo arī pietiekami bieži ir kaut kādā veikalā tur nedarbojās bankas kartes, apkalpošanas aparāti un viss tam līdzīgi, un tad ir ļoti noderīgi un labi, ja ir kaut kāda tā skaidrā naudiņa atliktā nebaltām dienām vai rezervītē. Un būtībā šis ir tā kā mans process, kā es to daru, un es domāju padalīties, varbūt kādam citam arī noderēs, un droši pamēģina arī to.